Esiet sveicināti! Esiet sveicināti, rudens gaidītāji! Nevar sagaidīt vien to rudeni, vai ne? Tad nu pēdējo to vasaras dienu vajadzētu tā kā kārtīgi nosvinēt. Esiet sveicināti, rudens ražas tirgus dalībnieki un otrā starptautiskā Kaklkalna folkloras festivāla rudenāja dalībnieki. Esiet sveicināti visi! Uzmanību. Tiek pasniegts diploms šajā īpašajā rudens saulstāvju dienā. Pateicība etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam un personīgi Igoram Ziemeļakungam par atbalstu Kaklakalna 2. starptautiskā folkloras festivāla rudenāja 2013 sarīkošanā. Paraksti daudz direktoru visādu un arī Ķekavas novada kultūras aģentūra. Un diploms, protams, ir vissvarīgākais, bet mēs arī maizīti ielikām pašcepto iekšā festivāla maizi, jo, kas zina, varbūt no tās zupas tev nekas nepaliks, visi apēdīs, un tad, lai tev būtu vakariņām kaut kas. Paldies, Igor! Paldies! Kalnā kāpu lūkoties, vai dzeltējā bērzam lapas, kalnā kāpu lūkoties, vai dzeltējā bērzam lapas, jā, dzeltējā bērzam lapas, kā grūdenis sētiņā, jā, dzeltējā bērzam lapas, kā grūdenis sētiņā, rudens nāca sētiņā, graudi bīra klētiņā, rudens nāca sētiņā, graudi bīra klētiņā, būs maizīte ārājami, būs auziņas kumeļa, būs maizīte ārājami, būs auziņas kumeļa. Sēnesi, sēnes, varamikas laus, sēnesi, sēnes, varamikas laus, lai tie citi, kur tie citi, es tie citi līdzi, lai tie citi, kur tie citi, es tie citi līdzi. Sēnesi, sēnes, gailenītes laus, sēnesi, sēnes, gailenītes laus, lai tie citi, kur tie citi, es tie citi līdzi, lai tie citi, kur tie citi, es tie citi līdzi. Un šodien, tagad jums būs tā unikālā iespēja dzirdēt vienu īpaši unikālu dziedātāju no Norvēģijas, Elfi Sverdupa. Lūdzu! Syrgische gråtische lite lam, jeg skal vise deg veien heim til mor di. Du bit meg i bojen og dreg meg på skogen, så legg du meg under linderot og trakker på meg med din røde fot. Men så kjem skytteren og skyter, og hører meg så svarer meg. På Langkolei, nå lar jeg, nå lar jeg. Og jeg lar deg, og jeg lar meg. Jeg lar guttene liker deg, det lar jeg, det lar jeg. Man ir tas gods jums stādīt priekšā Rīgas ģimeņu studiju, kura pirmo reizi, pirmizrādi, saprotiet, pirmo reizi nāk auditorijas priekšā ar savu nosaukumu. Un viņu nosaukums ir Gara taka.
labi, lai lietuviešu brāļi un māsas skandina šai brīvdabas muzejā. Folkloras festivāls no jums atvadās, lai vēl rit tirsniecība, lai garšo tā ilgi vārītā zupa, jo galu galā rudens ir sācies, lai daudz sēņu, lai pilni pagrabi, pilni punči, uz redzēšanos! Tas laiks ir klāt, neprasiet recepti, ja arī zinātu neteiktu, bet ir rudens vitamīnu zupa, veselības zupa, tieši lai spītētu slapjajām kājām un salījušām galvām, mēs sākam zupas galīšanu.